Mantila sala kalni, Mantila sala, kur tas Moabs tur ir iekšā iemontēts. Nu, šī ir dienvidu puse tāda maiga mierīga, bet tā ziemeļa puse, tas pāris dienu iepriekš video tā bija tāda tā sarkanā un nu, tāda nikna, bet skaista, bet naidīga, jā. Nu, šeit atkal, esot uz šī ceļa, kaut kur kilometru atpakaļ krustojums, kur ir Telmas un Luīzes filmas sākuma ainiņa. Tur lejā ir pilsētiņa La Salle, nu kā tie kalni ir laikam nosaukti vai otrādāk. Jo kalnos ir nacionālais mešs Mantila sala un arī kur lejā ir pilsētiņa La Salle. Es esmu šeit un te tagad būs vairāk laikam atkal prērijas un tūkstneši sāksies. Ja jau man mikrofoni visādi ir un kameras atvedas tiek kaut kas jāfilmē. Vienkārši nekad jau nevar kameru redzēt no slīpumu, stāvumu, ceļa stāvokli. Ļoti labi izbalansē kadru, arī nekratās nekas tur. Arī attēlā, vai gan patiesībā diezgan viss kratās. Nu jā, šim nākamajam posmam, vai šim ir teikts, ka labāk braukt jā, tieši no ziemeļiem uz dienvidiem, kā es to daru, jo tad iet uz leju tā strepa. No apakšas braucot ir grūtāk. Nu, re, ko var redzēt veco šahtu. Tur celiņš gāja, tur caurums iekšā. Vesels dzelzceļš. Viegli viņiem nebija neapskauža. Apbrīnoju tos cilvēkus. Jā, un man patīk tos nacionālos parkus apmeklēt, un vakar skatījos, ka tur blakus ir vēl viens Canyonlands, Marku nacionāla parku blakus ir Canyonlands. Bet tad es domāju, nu, varbūt jāaizbrauc ķeksīt un jāievēl. Paskatījos bildītes, nu, iespaidīgi, bet, nu, zin kā, pēc arkām, mums tāds balāks. Bet palasīju aprakstos un bija, ka šitie jūtas posmi, kas man te vēl priekšā, ka viņi ir ļoti līdzīgi. Nu, paskatieties, kas te tagad būtu kalniem, līdzīgi. Vecas šahtas visās malās, un kādi plunduļi un tā. Un kas interesanti, viņas nevāc nost, viņš skaitās arī Kanādā un Amerikā kā nacionālais mantojums. Tad viss šie pamestie dzelži, viņš ir kā mūsu gūtmaņa alatāji, tas viņa kultūras vēstures pieminekļi. Re, kur veca trūba iet, noteikti ūdeni vajadzēja šahtē. Nu jā, tas ceļš paliek tāds pavisam kroplis. Interesants. Asfalts ir bijis kaut kāds liels ziņas, izbraucam uz asfaltu. To ārā līst lietus, vēl galīgi nav tumšs, kādiem 7 un 8. Teltu baigā tempā uzcēlu, rekordu tempā priekš šīs telts. Un tagad es esmu, pasaka, savā mājiņā. Cerams, ka lietus pārstās un rīt varēs turpināt. Augsts vēl nav, ceru, ka arī nebūs. Ir patīkami silts. Varbūt pat iziešu ārā nodušošos zem lietus. Gara diena bija atkal. Tāds jauks, mierīgs rīts. Tā tik raki. Tos arī dzirdēju rēku tur tālumā. Ir vēl viena atpūtnieki. Varbūt redz. Nu, katrā ziņā naktī. Vairākas reizes liela lietus teltī, jau liekas, kad baisi līst, bet nu, zemes lapjas, somas daudz ūdeni, bet tur lejā, tur, kur oriģinālā kempiņa vieta, ķipa campsites, tur es negribēju.
Visu laiku prātā tas Teksasas gadījums, kur 45 minūtēs pa 8 metri, pa 6 metri ūdens pacēlās. Nu, vienmēr sakot, labrīt. Nekas man netraucēja, bija tikai viens putniņš te netālu vīteroja saziņā ar citu tādu pašu sugas brāli. Smuka dziesmiņa bija viņiem. Kojotu nebija, lāču nebija. Čūskas nebija. Varbūt viņi visi bija, bet es cieši gulēju no 8 vakarā līdz 6 ar vienu čuru turu, 10 stundas. Tad vēl aizrāvu līdz 7 ar kapeikām. Kā var pie laba Madriča gulēt, ha? Es esmu Navajo un Hopi indiāņu rezervātu satikšanās vietā. Viņi visi tādi lieli, dūšīgi, neresni, dūšīgi. Tā kā tādi Jaunzēlandes regbija izlases spēlētāji, kad es biju augšā Crow Nation indiāņi. Tie bija atkal tādi, nu, šitādi te un tādi apaļi. Te kaut kur pa vidu bija apskatīšos, kas tie bija tādi pišķi lielāki, šitik lieli un kvadrātāji. Šitie ir tādi lieli, tiešām lieli. Tad naktī es gulēju tur, tad no rīta aizbraucu uz pilsētu ar nosaukumu Bluffs. Tur pilns ar lieliem dūšīgiem indiāņiem, vai nu Navajo vai Hopi. Un tagad es braucu uz tā saucu pa Navajo Code Talker Highway. Tātad viena kaut kāda Navajo burvja vārdā nosaukto highwayu. Un tagad es braukšu uz Valley of Gods, Dievu ieleju. Kaut kāda afigēna slavena vieta, pilns ar visiem tiem monumentiem. Viņa vēl saucās Monumentu ieleja no kalniem. Un nenormāli daudz filmas uzņemtas. Tur ir western tipa. Ceru iepazīties ar Klintu Īstvudu, kurš noteikti tur svētdienās pastaigājās. Es biju maziņš un krāju markas par dinozauriem, un vienas ir precīzi, dinozaurs un precīzi šāda ainava ar šādiem zobainiem kalniem aizmugurē. Un te arī, kad es braucu, tad laiku pa laikam ir vai kaut kāds dinozauru tur monuments vai rekur blendingā vakar. Neiebraucu tur kaut kāds vairāk bērniem, dinozauru muzejs un visas šīs te apdinozauru lietas. Jā, nu laikam esmu laimīgs. Pēc arī lieliski. Un katrs te nebrauks poršīt. Teicu, ka ļoti patīkami braukt. Tad es stāstu tagad. Ļoti patīkami braukt. Tavumā. Ceļš tur lejā.
ļoti iespaidīgi. Absolūti. Te ir kaut kāds meģiks. Dievu ielē, katrs no tiem ir Dievs un viņa grupējums ar savām ģimenēm. Tur bija vienīgais, varbūt, ko atceros no tiem nosaukumiem. Katram jau ir savs nosaukums. Tur bija sieviete kundze vannā, kas mazgājās. Palika. Nu, ko līdz Jūtas štata BDR pabeigšanai kādas 25 jūdzes. Tas būs bijušas daudz dienas, nezinu, 5 tīrā braukšana. Plus izmetu aplīšus tur uz Bonnevilu un kur tur vēl. Uz Arku nacionālo parku. Jā, no skaistākiem posmiem, braukšanas posmiem manā dzīvē. Nezinu, Balkāni varbūt var līdzināties, jā. Tieši Jūtas štats. Iesaku visiem divas lietas tiešām varētu, 3 varbūt. Bonneville izgāzt uz maksimumu. Arku nacionālais parks. Un šī Dievu ielēja. Bet, nu, skaistums jau visu laiku neaprakstāms apkārt. Bet, nu, šie ir tādi, kas tā aizrauj. Tā izmantojot naftu, pumpē naftu. Es tagad iešu iekšā, laikam vienīgā vietā štatos, kur satiekas 4 štati. Viņi apstīsimies, ja kā, nu jā, ok. Ieiešu, kamēr nav neviena. 4 štati vienlaicīgi.
tiem, kam vajag ievilkt ķeksīt, cik štatos viņi ir bijuši. Šī ir visefektīvākā vieta. Vienā sekundē var dabūt 4 ķeksīšus. Tā kā es biju līdz šim jau bijis visos 4. Šis ir tikai tāds, bija ļoti pa ceļam. Kāpēc ne? Yeah, that's the drink, yeah? Spainīti man iedeva māte mīļā. To es saprotu, jā. Cik tas ir litrs? Es gribēju te pat pišķiņu iesūt limpenīti. Thank you. Sorry, second. Okay. Šorīt braucu un domāju, varbūt šis ideālais formāts varētu būt. Braucu un domāju, kāds varētu būt ideālais formāts ceļošanai, tā, kad moci vairs nevari vai pat redzēt kaut ko gribi vai kaut kā tāda. Tad es domāju, viens tur tie busiņi pārtaisītie. Bet vēl es domāju, dienas beigās, kad Jeeps Gladiators ir tāds optimāla versija, un tagad es stāvu un skatos un iebrauc akurāti vairāki Jeepi Gladiatori. Arī parasti arī gladiatori. Tas ir tā vieta, kur tie 4 štati satiekās. Pārsimt kilometri no Las Vegasas, pārsimt kilometri no Denveras. Jā, te ir augšā ir arī Salt Lake City, un šito strīpu visu es braucu, un šeit bija tā Dievu ieleja, te es krūmos gulēju, un tad jau plus mīnus pa ceļu. Satikšanās vietu 4 štatiem, kur bija ļoti vējains.